Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Marka evaņģēlija 1. nodaļas. Pēc tam, kad Jānis bija nodots, Jēzus nāca uz Galileju un sludināja Dieva evaņģēliju sacīdams: laiks ir piepildīts un Dieva valstība ir tuvu atnākusi. Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Un pie Galilejas jūras staigādams, viņš redzēja Sīmoni un Sīmaņa brāli Andreju tīklus jūrā metam, jo tie bija zvejnieki. Un Jēzus tiem sacīja: nāciet man pakaļ, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Un tūdaļ tie savus tīklus atstājuši viņam sekoja. Un nedaudz tālāk pagājis, viņš redzēja Jēkabu, Cebedeja dēlu, un Jāni, viņa brāli, laivā tīklus lāpām. Un tūdaļ viņš tos aicināja. Un tie savu tēvu Cebedeju ar algāģiem laivā atstājuši, nogāja viņam pakaļ. Āmen. Dievs svētais gars, mēs lūdzam atver mums savus vārdus un palīdz tos ieraudzīt savā dzīvē, savā ticībā, lai tie mūs stiprina un vada, jo Tavu vārdu ir mūžīgā patiesība. Āmen. Dievs cilvēkus ir radījis kā domājošas būtnes ar savas izvēles tiesībām, bet šīs izvēles tiesības mums bieži vien ir grūti realizēt, jo mēs esam aizgājuši tālu no pamatiem, un tad mums talkā nāk ticība. To, ko mēs dzirdējām šodienas introita lasījumā: Kungs, tavas acis raugās uz ticību, palīdz manai neticībai. Bībelē daudzās situācijās, kas stāsta par cilvēku un Dievu attiecībām, ir pilnīgi nesaprotami un nereāli, kā tur rīkoties un ko tās mums saka. Tā kā Jonas grāmatā, piemēram. Bet tieši šādos neticamos veidos mums tiek atklātas lietas, kas ir bijušas, darbojušās, pastāvējušas vienmēr. Un aizvien paceļas jautājums: vai mēs patiesi esam domājoši? Vai mēs, protams, to visu pielietot savā dzīvē, pat ar 3 augstākajām izglītībām? Vai mums daudz labāk patīk būt pavēles izpildošiem? Sevišķi, ja tur galā ir balva, ko saņemt. Un tā domājot par šodien evaņģēlijā lasīto, var teikt, ka šobrīd pasaule un mēs, tā kā Izraēlas tauta pēc Jāņa sagūstīšanas, iemešanas cietumā, ir tādā brīdī, kad sāk notikt tāda netaisnība, ka mēs vairs nesaprotam, kas tālāk vēl var būt. Un Jēzus šajā brīdī nāk pie Izraēla, tad arī pie mums, un saka: laiks ir piepildīts. Jo viens Jānis ir savu uzdevumu izpildījis, un tagad ir jānāk tam, kā vārdā Jānis kalpoja. Kalpoja par sevi nedomādams, gatavoja viņam ceļu. Arī Jonas grāmatas notikums rāda šo paklausības un kalpošanas ceļu. Raksta vietas liekas reizēm tā kā tieši šim laikam piemeklētas, bet tās ir tādas, kādas ir jābūt 3. svētdienā.
atspīdēšanas laikā. Un tieši šīs raksturvietas izrādās mums šobrīd ir ļoti nepieciešamas, lai mēs varētu sludināt par briesmām, kas draud tautām. Arī tad, ja tās liekas ir spējušas pacelties savā intelektā augsti pār visu. Arī šīm tautām šodien Pāvils saka, ja jūs spējāt izsekot lasījuma tekstam, beidzamie vārdi bija: šīs pasaules veidols zūd. Sludināt rūgto taisnību ir bijis praviešu uzdevums, un tas ir arī baznīcas uzdevums. Bet mēs dzirdam, ka šajos laikos baznīcās ir grūti laiki, cilvēki ir tik, cik jūs te esat, un mums jārisina daudz visādas lietas, un pie tam mums jau ir ļoti laba baznīca un ļoti laba draudze. Tur pāri ielai vienā vai otrā pusē ir vēl grūtāk. Tas viss vedina domāt par to, ka baznīcas aizvien vairāk kļūst par sabiedriskām organizācijām, bet mūsu uzdevums, šī sludināšana, ir reliģisks, garīgs. Tas nav nevienai citai iestādei, tas nav partijai, tas nav jādara valdībai un pat ne izglītības vai kultūras ministrijai. Mūsu uzdevums ir turēt tīras acis sev un savai tautai, sirdis neapmānītas, lai mēs varētu skaidri redzēt un nosaukt vārdā to, ko mēs redzam. Lai nebūtu tā, kā mēs lasam reizēm, jo teikt to vārdu var pateikt, es tā neteicu, bet iespējams var būt šie te slidenie vārdi, ko mēs varam saprast, kā gribam, un varam turēt arī figu kabatā, kaut ko runājot. Šo savu grūto uzdevumu mēs zinām. Bet, ja mēs dzīvojam šajā pasaulē, nevis klosterī aiz mūriem, mēs pamazām saplūstam ar pasauli un nemanot sākam aizstāvēt viņas intereses. No vienas puses tas ir tikai dabīgi, jo ja mēs nebūsim pasaulē, ja mēs nelasīsim, neklausīsimies, ja mēs nesapratīsim, kas šeit notiek, tad mēs nevarēsim pasaulē arī neko pateikt. Mēs sēdēsim tā kā Jona zivs vēderā. Par Jonas brīnumaino ceļojumu arī pasaules cilvēki cenšas izdomāt kādus pasaulē saprotamus skaidrojumus. Reizēm tie ir tik fantastiski, ka neviens bērns tiem neticētu, bet tomēr tos stāsta un analizē. Mums savukārt šis notikums kaut ko saka darbībā. Mēs redzot, cik izmisīgi Jona grib izvairīties no šī sava nepateicīgā pienākuma, palīdz ieraudzīt arī sevi. Mēs esam līdzīgi savos attaisnojuma meklējumos, lai nebūtu jādara tas, kas mums jādara, un lai kā cilvēks nelocītos, lai kā viņš negribētu izvairīties no Dieva prāta, sevišķi tad, ja tas nesola neko patīkamu, tomēr Dieva prāts notiks. Lai arī ne uzreiz, reizēm pat pēc ļoti ilga laika, un nevienmēr pēc mūsu prāta, bet viņš notiks, jo viņš ir pie mums jau no paša iesākuma. Kopš dzimšanas viņš ir gribējis, lai mēs ejam viņa ceļu, un mēs esam centušies virtuozi no tā izvairīties. Neticami, reizēm taisni tā kā lielās zivs vēderā, braukdami tā kā ūdens atrakstījā pa to cauri dzīvei.
un galā tomēr mēs nonākam tur, kur bija paredzēts, reizēm tā kā no tās caurules izmesti tajā vietā. Var likties, ka līdz ar to visa mūsu cenšanās un pūlēšanās kaut ko sasniegt zaudē jēgu. Tāpat mūs izmetīs tur, kur vajag. Nē, tieši pretēji, Dieva darbs prasa mūsu līdzdalību. Ja mēs nekustināsim rokas, kājas un nedarbināsim to prātu, kas mums ir dots, tieši tad mūsu dzīve ies kā pa straumu. Mums var likties, ka mēs pārvaldām visu to situāciju, ka mēs zinām, ko mēs darām, bet ja paskatāmies uz atpakaļ vienmēr uz notikušo, tad mēs varam redzēt, ka daudzreiz tās ir bijušas tādas iegribas, kas mūs ir aizvedušas pavisam ne tur, kur mēs esam gribējuši. Turpretim, ja mēs esam uz Dieva viļņa, tad Viņš mūs nes. Viņš mūs vada maigām rokām, bet tikai atkal bēda. Mēs jau ārēji to nemanām, un mums joprojām likties var, ka viss ir labi, tāpēc, ka mēs esam labi, vai ne? Ja mēs dzīvojam bez ticības, tad arī mēs saprotam, ka mēs viņu nejūtam un nevaram just, jo mēs zinām, ka viņš nav, kā mēs varam just to, kā nav. Bet tad gan ir jāgaida atgādinājums, un tas vairs nebūs nekāds maigais. Vai tad mēs būsim gudrāki? Diez vai. Tad iznāk, ka tā aina ir pavisam bezcerīga. Nē, kam ausis dzirdēt, tas lai sadzird. Cerība nāk no Dieva. Viņa likumi attiecas uz katru cilvēku. Un katram reiz pienāk brīdis, kad viņš saprot, ka visā ir kāda saistība, vienota saistība. Un to piedzīvo cilvēki visās pasaules malās, visos laikos par to stāsta visas pasaules reliģijas. Un tad mums liekas, ka austrumu gudrie un viņu mācība ir visgudrākie, jo viņi saka tieši to, kas man der. Ziniet, tas tā kā bērniem, kad viņi aiziet ciemos, tad viss viņiem garšo labāk. Viņi ēd pat speķi, ko mājās viņi nēd. Un ir dzirdēts, ka reizēm kāds vecāks paņem no mājās līdzi kādu cienastu un iedot kaimiņu mammai, ko viņa tad var iedot bērniem. Un tad viņi saka, vai, cik tas ir gards. Mums šīs gudrības ir pavēstījis Kristus. Visus šos dzīvei nepieciešamos likumus. Tās ir viņa brīnišķīgās atklāsmes, kas aizvien cilvēkiem dod jaunus spēkus un jaunus spārnus. Tas ir šis Kristus aicinājums viņam sekot. Un tas liek paskatīties uz mūsu līdzšinējo dzīvi pavisam citām acīm. Un tad, tajā brīdī, gars mūs ieved jaunā līmenī. Tas nav zudis laiks, tas ir piepildīts. Un mēs sajūtam ilgi meklēto atvieglojumu, joprojām nemācēdam to izskaidrot, bet sajūtam to. Jēzus šeit sāk sludināt par Dieva nākšanu, labo vēsti, par viņa valstības tuvošanos. Ne jau kāds jauns valdnieks ir no Romas atceļojis, bet Dieva darbība ir nākusi tuvu pie cilvēkiem. Un tas ir laiks, kad ir jāpieņem lēmumu, kā dzīvot tālāk, kam sekot. Tā ir Dieva virsvadības pieņemšana, jo laiks ir gatavs, lai cilvēks sāktu darboties. Un tas vienmēr attiecas uz tiem, kas dzird un pieņem šos viņu vārdus.
Jau no vecās derības, no Jesajas laika tiek ziņots, ka nāks šis Dieva vadības laiks, ka tas būs. Un Jēzus tikai apliecina, ka tas ir noticis. Dieva vadība ir tapusi redzama viņā. Un no šī brīža viņš darbosies atklāti un būs redzams viņa zīmes un apliecinājumi. Viņš aicina ļaudis uz valstību, kurā Dieva likumi aizsargā. Viņš darbosies pret tumsas un vēlna varu, un tur šajā cīņā ir mums nepieciešama viņa palīdzība. Ja Dievs to uz mums saka, tad cilvēkam ir jāatbild. Un patiesi mēs Dievu varam sadzirdēt tikai ticībā. Citādi viņa vārdi vienmēr būs tikai kā morāli. Es tev saku, atgriezies no grēkiem, nedari tā un nedari šitā. Un tas izsauc pretestību ne tikai bērnos. Arī lielie vairāk par visu negrib dzirdēt atkal un atkal tās pamācības, kuras viņi paši labi zina. Ja ticībā Dievs tev ir tuvu klāt, tad vairs nekas nav jāsaka. Tu labo vēsti esi sadzirdējis, saklausījis un pieņēmis. Viņš atnāca, lai sapulcinātu savus ļaudis savā valstībā. Mācekļi, kurus viņš uzrunā, ir viņam pazīstami. Mēs arī dzirdējām par viņu raksturojumu. Šiem zvejniekiem ir savas saimniecības darbs. Šie zvejnieki nav bankrotu priekšā. Cebedeja ģimenei ir pat algāģi, bet tad, kad Jēzus viņi aicina, tie tūdaļ, nešaubīdamies, viņam seko. Tas liecina par to lielo garīgo spēku, kas nāk no Jēzus runas. Neviena brīnuma zīme vēl nav darīta. Šis Kristus aicinājums stāv pāri izdevīgumam, aprēķinam, tas ieved cilvēkus Dieva valstības sistēmā, kur visas lietas skaidro gara klātbūtni. Un tas ir svarīgi. Mums šodien arī par to ir jādomā un ir jāatsaucas Kristus aicinājumam. Tādēļ mēs esam šeit, katrs ar savu dzirdību vai vājdzirdību, vienkārši, lai ticētu uz evaņģēliju, lai caur evaņģēliju vēsti, pavēli, apsolījumu mēs tiktu glābti. Jo Dieva dēls ir nācis izpirkt šo mūsu grēkā vadīto dzīvi, un mums par to sots nebūs jāsaņem. Tas, ka kādu belzienu mēs dabūsim, mīļie, tas ir labākais, kas var būt. Jo ja mēs to jūtam, tad jau mēs vēl dzīvojam, un viņš mūs patiesi mīl un cīnās par mūsu dvēselēm. Un mums, kā šīs viņa pravietiskās ziņas nesējiem, vispirms pašiem ir jāsaprot, ka nežēlība un ļaunums, kas valda pasaulē, ir rezultāts aiziešanai prom no Dieva. Tas nav Dieva sots par to, ka mēs aizejam, kā daudziem patīk saprast. Dieva darbs ir pavisam cits, viņš mūs no šī soda atbrīvo. Ja grēku mēs saprotam un nožēlojam, ja mēs atgriežamies no tās vietas, kur mēs paši esam aizgājuši, atpakaļ, tuvāk pie viņa, tas ir evaņģēlijs, kas mums ir jālieto ikdienā, to mums Jēzus saka un dod. Un kur šis Dieva vārds ir klāt ikdienā, ģimenēs, cilvēkos, tur tas palīdz saprast arī šos ikdienas procesus,
Kur tā nav, tur valda vecās pasaules apziņa. Tik vienkārši. Ja sit, tad beidz, vai sit pretī, aizstāvies, kod, cīnies par sevi un aizsargā savējos. Tas ir dzīvnieku princips. Mēs daudz viet esam atgriezušies dzīvnieku pasaules līmenī. Ja tev kaut kas nepatīk, tad nošauj, pārgriez rīkli, ja nedod izpirkšanas maksu. Un tad tie meli, kas seko, viltus. Visa tehnika šodien tiek likta lietā, lai sētu pēc iespējas vairāk melu. Mēs neko nedarām, mēs neesam tie nav mūsu tanki, mēs neesam ne uz vienu šāvuši un tā tālāk. Katru vakaru, pa visiem kanāliem. Paldies Dievam, ka mums tas iet garām, bet mēs zinām, ka tā tas eksistē. Bet vai nav saprotams viens pilnīgi loģisks, aritmētisks secinājums? Tie daudzie meli taču saveļas kopā un iegūst pavisam citu masu un pavisam citu zīmi priekšā. Tas ir tā kā dusmas, atkārtojoties, pāraug par naidu, kuru nevar nekur izlikt ārā, tas pakļauj visu apkārtējo. Un tā šie meli nospiedīs pašus viņu radītājus. Jo Dievs mūs izcēla ārā no tās dzīvnieciskās cīņas un teica: pārvaldiet šo pasauli, jūs domājošie, esiet laimīgi viens ar otru un atrastamies Dieva tuvumā. Mūsu dvēselē, kad tā ir Kristus atpirkta, ir aizsniedzams ceļš uz mūžību. Cilvēka dzīve šeit ir ļoti īsa, tikai mēs katru brīdi to citādāk vērtējam. Bērnībā mums liekas, ka mēs šausmīgi ilgi mācāmies, aizsniegt tur to 11. klasi nemaz nevar sagaidīt. Mazliet pārējot tālāk, mēs atmiņās sakam, ka bērnības gadi bija tie skaistākie, tāpēc, ka tas bija mammas un tēva tuvums. Tāpat kā Dieva tuvums, mēs to tajā brīdī tikai nenovērtējam. Nu, tad jaunībā, tad reizēm ir tā, kā no ķēdes norāvušies, visur grib skriet un neviens padoms vairs nedara. Zinādami, ka tā būs, atcerēsimies, ka vienīgais, kā mēs tiem jaunajiem skrējējiem varam palīdzēt, ir ģimenē ieliktais pamats. Ja tas ir uz stingrā ticības akmens, tad tas vienīgais var sargāt viņus reizēm ļoti krāčainos ceļos, sevišķi mūsu laikā un gaidāmajā nākotnē. Dziļas patiesības mums atklāja cilvēka aiziešanu mūžībā, jo tad mums uz daudzām lietām paveras acīs, un tāpat arī jaunas dzīvības ienākšana šajā pasaulē. Jo mazais bērniņš iemieso sevī Dieva apsolījuma vārdus. Tādiem pieder Dieva valstība. Bērnu tuvums Dievam ir dabīgs. Bet arī tad cilvēki iemanās nedzirdēt šos Jēzus vārdus: laidiet bērniņus pie manis, un saka, ka šodienas audzināšanas metodika saka, mēs viņam nekādu ticību neuzspiedīsim. Izaugs, tā pats izvēlēsies. Vai atcerieties, ka Jēzus šos vārdus par bērniņiem teica: sadusmojies uz tiem, kas nelaida bērniņus pie viņa. Kur vēl viņš ir sadusmojies? Viņš nedusmojās pat uz farizejiem, kas visādi viņu tur muļķo un ķengā.
Te mums nāk atpakaļ tas, ka ģimenē ticība varbūt ir tā mācīta, ka tas bērnam ir licies kā uzspiests, kā pavēle. Ja ar bērnu nerunā, bet tikai stiepj uz baznīcu un liek sēdēt 2 stundas nesaprotamā vidē, kur viņš bieži vien pāri soliem pat neredz neko, varbūt pat nekurinātā baznīcā, kur viņš pārsals vēl ir, tad atmiņas par šo ieiešanu ticībā diez vai būs labs. Vislabāk paliks atmiņā vienkāršā vakara lūkšana, kas gultiņā teiktu ievada bērnu miegā. Katrā ziņā tā kā ģimene dzīvo ticībā, tā arī bērns ieies ticībā. Bez ticības augušiem ir jāgaida līdz tam brīdim, kad sāk uz viņu runāt gars, kas pats liecina par savu klātbūtni. Tas mums atkal ir priekšā jaunajās iesvētības mācībās. Baznīcai savu sludināšanas ceļu ejot, ir jāvairo šī Dieva gara klātbūtne cilvēkos, jo tas vairāk būs jūtams pie mums, jo to skaidrāk sadzirdēs arī citi. Var jau skaisti dziedāt viens un visi klausīties un domāt, redz, kāds ticīgs cilvēks. Bet, ja mēs dziedam visi, tad mēs visi esam vienoti, ne tikai dziesmā, bet vienā garā. Un tāds vienotības gars dod lielu spēku. Tur vairs nekas nav jāsaprot ar prātu, ir tikai jāpieņem. Par to liecina arī prieka asaras, kas līst tādos brīžos. Šī mūsu īsā dzīve ir mūsu ceļš uz mūžību. Un ja mums priekšā ir tāds mērķis, tad tas mūs arī uztur. Tā ir gan cerība, gan miers un prieks par katru šīs dzīves dienu. Un tā nav mums jānodzīvē kaut kā ārēji, īpaši, bet vienkārši ar pateicību par Dieva žēlastību, kas mums šo dienu un šo iespēju dod. Katram cilvēkam ir pienācis laiks apzināties, to mums šodiena māca, ka mēs katru brīdi esam kopā ar Dievu. Un tad mēs būsim vienoti savā starpā un ar viņu. Un tā māca ik vakaru pateikties par visu, ko šajā dienā esam piedzīvojuši, jo viss no viņa, caur viņu un viņā. Āmen.